Aptaujāto Liepājas iedzīvotāju prioritātes atšķiras, kad runa ir par naudas tērēšanu, un tas attiecas arī uz numurzīmju iegādi. Daži uzskata to par prestižu vai individualitātes izpausmi, savukārt citiem tas nav svarīgi. Taču kāds liepājnieks dalās komiskā pieredzē, kas likus aizdomāties par iespējams numurzīmes maiņu. Es sēžu savā mašīnā, tad tā bija cita, tā bija pelēkā krāsā, un priekšā man kā kinoteātrī. Mammutis nāk ārā, iekāp priekšējā mašīnā, kas arī pelēk. Es caur logiem redzu, šoferis tā skatās. Viņi iestelē savu dubs, paņem savu drošības jostu. Man kaut kas jādara, lai mamma var atšķirt. 30.03, tas ir man dzimšanas diena, 30. marts. Nopirku mašīnu, nemaz nepamanīju, es vispār tam nepievēršu uzmanību, bet man draudzene saka, ka kur tev izrādās ir kruts numurs. Es nekad nepirktu numurzīmi speciāli. Pat ja man būtu, man liekas, brīvu līdzekļi, man tas nav svarīgi. Cena nav dārgi, bet man ten nevajag. Man otra mašīna jau ir. Ar specializēto? Nē, tā kā paši izvēlēto. Dzimšanas datumu. Ir 3 veidu numurzīmes – standarta, izvēles un individuālās. Izvēles numurzīmes ir numuri ar noteiktu simbolu kombināciju, savukārt individuālās numurzīmes ļauj transporta līdzekļu īpašniekiem izvēlēties sev vēlamu simbolu kombināciju, kā piemēram iniciāļus vai īpašu vārdu. Tām cena ir 3647,59 €, un to nav plānots mainīt. Šie izvēles numuri ir ekskluzīvs pakalpojums, ko nodrošina CSDD, un ir arī ļoti daudz interesentu, kas vēlas mazliet atšķirties autovadītāju vidū, un visi izvēles numuri tiek rezervēti pāris minūšu laikā. Mārtiņš Malmeisters atklāja, ka sākotnēji izvēles numuru pakalpojumu cena bija ievērojami zemāka – 150 €. Līdz ar to interese bija daudz lielāka. Brīdī, kad e-pakalpojums tika atvērts, vairāki 10 000 cilvēku vienlaikus vēlējās rezervēt izvēles numuru. Pavisam nesen Ceļu satiksmes drošības direkcija esot izlaidis jaunu numuru sēriju, kurā ir numuri no 1 līdz 99, kopā veidojot 99 numurzīmes. CSDD pilda arī vairākas sociālās funkcijas un nodrošina gan Rīgas motoru muzeja darbību, gan arī uztur biķernieku komplekso sporta bāzi, par ko netiek piešķirts valsts finansējums. Abas šīs vietas tiek nodrošināts no CSDD budžeta. Cik Latvijā kopā ar izvēles numurzīmju nav zināms, taču to popularitāte Latvijā ir augusi. Pērn Ceļu satiksmes un drošības direkcija izsniedz vairāk nekā 3000 individuālo numurzīmju. Madara Štrausa, Justs Kurvins, TV Kurzeme.